Ar alkometru, jeb tautas valodā pūšanu trubiņā, policijas reidu laikā dažas reizes gadā droši vien saskāries ik viens autovadītājs. Bet cik gan nav bijuši gadījumi, kad pēc izdzertas saules pudeles vai kārtīgas ballītes, maz šaubas par to, vai sēsties pie stūres ir droši. No rīta iepūst policijas alkometrā viennozīmīgi būs dārgāk nekā savā alkometrā, tā kā ieteicams iegādāties pašam savu digitālu alkometru, lai varētu sev pārbaudīt. Alkometrs mājās ir daudziem, bet ne visi zina, ka lielākoties tās ir spēļmantiņas, kuru rezultātiem nevajadzētu un pat nedrīkstētu uzticēties pirms sēsties pie auto stūres. Ikvienam alkometram jābūt Eiropas alkometru tirgotāju apvienības apstiprinājums, kas ir reāta hologramma. Tāpat viņam jābūt, ka viņš ir oriģināls alkometrs, oriģināla Alkoskan hologramma, tāpat EATS hologramma, kā arī kalibrēšanas datums, kad šis alkometrs ir bijis kalibrēšanas. Ja kalibrēšanas uzlīmes alkometra nav, tad mēs nevaram zināt, kad viņš ir kalibrēts, vai viņš vispār ir kalibrēts un vai viņš vispār ir kalibrējams. Alkoskan alkometru tirgotāji atgādina, ka pat labākie policijas alkometri nebūs uzticami, ja tos nekalibrēs. Šāda apkope alkometram ir tikpat svarīga kā mašīnai eļļas vai riepu maiņa. Ja sākumā kļūda varbūt arī nebūs nozīmīga, tad pēc ilgāka laika iegūtais rezultāts vairs nebūs izmantojams. Ikviena mērierīce ir jākalibrē, jo, ja nekalibrēsim mērierīci, tad viņi pēc laika izregulēsies un mērījumi nebūs ticami. Vidējais kalibrēšanas biežums ir pusgads. Elektroķīmiskie, kas profesionālie un policijas alkometri, viņi var turēt pat līdz gadam šo pretstāvu. Ja jums ir iegādāts alkometrs un viņš jau jums ir vairāk kā gadu, noteikti atnesiet nokalibrēt, var to izdarīt pie mums Dominā Alkoskan standā veikalā, kā arī mūsu ofisā Dārgstiem ielā 60. Vajag sazināties ar mums, mājaslapa būs www.alkoskan.lv. Ir vēl dažas lietas, ko nekādā gadījumā nevajag darīt ar alkometru. Ja jums nav iegādāts policijas alkometrs, kurš kalpo -10 grādos arī precīzi, tad noteikti viņu nevajadzētu uzglabāt ziemas laikā zem 0 grādiem. Noteikti nevienā alkometrā nedrīkst pūst tikko dzerts. Jāpagaida vismaz 20 minūtes, vēlams ir pusstunda, jo tikai tad nosēžās īstā koncentrācija organismā. Kā arī noteikti nepūst uzreiz, ja ir smēķēts, vismaz 15 minūtes pēc pēdējās cigaretes, tikai tad mēs drīkstam lietot savu alkometru. Jo pretējā gadījumā lētākajos alkometrus, kā nopērkam uzreiz iepūšana dzēres, viņi arī var salūst. Ja elektroķīmiskie to vēl slodzi varētu izturēt. Bet ieteicams to nav darīt it nevienā. Alkoskan piedāvā ne tikai alkometrus, no kuriem labākos savā darbā izmanto dažādu valstu policisti, un tas noteikti ir šo ierīču augstākais novērtējums, bet arī cigarešu un narkotiku testus, kas īpaši izplatīti ir vecāku vidū. Alkoskan darbinieki apgalvo, ka šādi izaudzināts neviens vien. Ir gan cigaretēm kokaīna tests, kas 3 dienas parādīs, vai bērns ir smēķējis vienkārši cigareti. Tāpat ir arī zālītes testi, pārējās vielas, kas ir kokaīns, metamfetamīns, amfetamīns un citas populārākās narkotikas, kas vispār ir pieejamas. No teorijas pie prakses. Sporta kompleksā 333 pārbaudīsim, ko rāda alkometrs pēc likuma atļautā viena alus un kā mainās braukšana pie tāda paša promiļu skaita nākamajā, jeb grūtajā rītā. Emīls ar konusiem tiek galā arī pēc tam, kad pēc puslītra alus alkometrs rāda 0,33 promils. Krietni grūtāk iet Sindijai, kurai promils izelpā ir aptuveni tikpat, taču svinēts ir gandrīz līdz rītam. Šeit arī galvenā atziņa. Ja jūsu alkometrs nākamajā rītā uzrāda rezultātu, kas ir tuvu atļautajai normai, pēc likuma jūs varbūt arī varat braukt, bet tas ir labs arguments, lai izbaudītu sabiedriskā transporta priekšrocības. Un nobeigumā pārbaudīsim mītu, vai alkometrs rāda promilis arī no kvasa. Jā, pēc labiem 200 gramiem uzreiz iepūšot 0,5. Pēc 10 minūtēm joprojām 0,5.